Labdien visiem! Uz tavu labdien atbildu labdien visiem, kas nepaguva vai kāda iemesla dēļ nevarēja sasveicināties. Lai Dievs visus mūs šodien atkal sveitī. Mēs esam atkal nākuši tā kunga namā. Un mēs nākam no dažādiem ceļiem, no dažādām dzīvēm, dažādu pieredzi, dažādiem notikumiem. Un katram mums ir dažāda vajadzība. Un ziniet, kas tas jaukais visā tajā ir? Es to nezinu. Kad es to nezinu. Bet tas, kas šodien kalpos, kas sacīs, ka viņš grib tev kalpot, un tas ir Dieva svētais gars, viņš zina tavu vajadzību. Viņš zina tavu vajadzību šodien. Un viņš šodien kalpos tieši tev. Tik precīzi kā neviens cits. Tieši tavā vajadzībā. Es ticu, ka Dievs dos atbildi kādiem jautājumiem, par ko tu esi domājis, par ko tu esi lūdzis. Tāpēc ir šis laiks, un es jums šodien saku ceļš, par kuru mēs ejam. Un, ziniet, ceļa grūtības. Ir ceļa grūtības vienmēr. Kādreiz es daudz staigāju. Man bija skola 5 kilometri rītā un vakarā. No rīta aiziet jau no 1. klases. Un, ziniet, bija ceļa grūtības. Kad es biju maziņš, kaut gan es mežā uzaugu. Man skolā pat teica, meža audzis, muca audzis, pa spundu baros, pa mežu nepieminēja. Bet muca ar no koka taisīt, vai ne? Tā kā tas pats jau ir. Un es gāju caur šo mežu, un kad es biju maziņš, man bija bail. Un, ziniet, nostaigājies pa pļavu, un kāda čūba ar dubļiem pielipus pie kurpes iet un velkās līdzi, un es skatos atpakaļ, kas tur čabuna vien ātrāk, un kad tieku līdz pļavai, tad tāda vīle, mežā pat skriet baili, tik ātri, un ceļa grūtības. Un tāpēc es saku, mēs katrs esam savā vietā, uz savu ceļu, ar savu cīņu, ar savu vajadzību. Un ir labi, ka es to nezinu. Ir labi, ka mēs visu par visiem nezinām. Bet ziniet, ko mēs varam darīt? Mēs varam lūgt Dievu par savu brāli un māsu. Mēs varam iestāties par to, kas šodien ir bēdīgs. Par to, kam šodien nav miers sirdī. Mēs varam iestāties. Un tas, kas tevi pazīst, viņš šīs lūkšanas rezultātā palīdzēs tev. Amen? Amen. Un es gribu šodien, kad mēs iesākam šo dievkalpojumu, un nedarīsim tā, ka mēs uzreiz tur metamies klātam savām paziņām vai tuvajam, bet aizlūksim cits par citu. Tam ir apsolījums. Lai Dievs jau dievkalpojumu sākumā noņem visas nastas, atbrīvo tavu gājumu, tavu sirdi un iepriecina. Mēs aizlūksim cits par citu, un tad lūksim Dievu. Piecelsimies kājās. Dārgais Dievs, dārgais glābēji, dārgais. Es pateicos Jēzus vārdā.
Es pateicos brīnišķīgais Dievs, lai ir svētīts tavs vārds šodien. Lai ir svētīts tavs vārds šodien. Jēzus Kristus vārdā. Jēzus Kristus vārdā, Dievs. Es pateicos, kungs. Tu esi varens un mūžīgs Dievs. Un tu valdi pār visu. Varenais. Svētī šodien, kungs. Mēs ieaicinām tevi, svētais gars. Mēs ieaicinām tevi, kungs. Mūsu dzīvē, Dievs, mūsu vajadzībā, Dievs, mūsu lietā, Dievs, mūsu cīņā, kungs. Mēs ieaicinām Dievs, tevi, cienīgais svētais gars. Un mēs gribam ar tevi kopā priecāties uzvarā, Jēzus vārdā, kungs. Ka tu izlai mīlestību caur svēto garu, Dievs. Ka tu izlai savu mīlestību, kungs, šodien. Caur svēto garu, Dievs, dargais glābēji, par mūsu sirdīm, par mūsu dzīvēm, kungs. Mēs pateicamies Jēzus vārdā, ka tu esi tas pats vakar, šodien un mūžām varenais Dievs, kungs, kurš nav pametis savu tautu, savu draudzi kā bāreņus, dargais Dievs, bet sūtījis aizstāvis svēto garu, kas būs pie mums līdz pasaules. Es pateicos Jēzus vārdā. Es pateicos, Dievs, kungs, par tavu brīnišķīgo vārdu, kad gars izdibina visas lietas, Dievs. Kad gars šodien, kungs, dziedina, ka viņš iepriecina, Dievs. Kad svētais gars pārstaigā šodien zāli, rindas, Dievs, kur tu esi ieaicināts, kungs, kā kalpotājs, Dievs. Kā pats galvenais Dievs, tu cienīgais svētais gars, un mēs tev šodien dodam godu, Dievs. Izsūdzot, kungs, savu pārkāpumu, Dievs. Izsūdzot savu noziegumu, Dievs. Atstājot to, Dievs, noliekot to, kungs. Tavu mīļā dēla Jēzus asins, lai šķīsta un mazgā šodien, kungs, katru sirdi un katru prātu, Dievs. Tavu mīļā dēla Jēzus asinis apklāja visu grēku pulku, mans Dievs. Es šodien lūdzu, brīnišķīgais Dievs, lai tu, svētais gars, šodien var triumfēt, kungs. Dargais Dievs, lai redzam tavu manifestāciju, kungs, tavā draudzē, tavā tautā, Dievs, lai draudze var iet uzvarā, kungs, ģimenes dzīvē, Dievs, uzvarā bērni, kungs, Dievs, vīri un sievas, kungs, ieiet uzvarā Jēzus vārdā. Es pateicos tev, mūžīgais, uz to tu esi aicinājis, kungs, uz to tu esi svētījis, Dievs, par to tu esi samaksājis ar savu dzīvību, Jēzus Kristus vārdā. Mēs šodien pasludinām, kungs, Dievs, tavu autoritāti par šo vietu. Svētais gars, tev šeit ir vieta. Svētais gars par atvērtām debesīm, kungs, Dievs. Nonāc mūžīgais. Piepildi Jēzus vārdā, Dievs. Piepildi katru sirdi un katru dzīvi, Dievs. Katru neuzvaru, Dievs. Pārvērt brīnišķīgā uzvarā, Dievs. Jēzus vārdā, kungs. Par to ir samaksāts Golgātā, Dievs. Par visām tautām, Dievs. Par visām valodām un ciltīm, kungs. Par katru ģimeni, vīru un sievu, Dievs, kur piesauc tavu vārdu, kungs. Kas piesauc tavu vārdu, tas tiks izglābts. Slava tev, mūžīgais. To tu esi izdarījis Golgātā Jēzus vārdā. Un mēs šodien nākam pie tava troņa, Dievs, ar pateicību, mūžīgais. Mēs skaitam, Dievs. Mēs skaitam tās svētības, Dievs, ko tu esi darījis, kungs, ko tu esi rādījis, Dievs, kā tu esi mūsu vadījis, Dievs, vienmēr uzvarā, Dievs, vienmēr jaunā un lielākā, Dievs. Tu, svētais gars, tu patiesības gars, mūs ieved uzvarā, Dievs, izved cauri dzīves šaurumiem, Dievs, un ieved, dargais Dievs, uz brīnišķīgu dzīvības ceļu, Dievs, kur dvēsele gavilē, Dievs. Halleluja, Dievs, kur dzīve plūst pāri, mans Dievs, jo tu tur esi, kungs, jo tur ir tavs tuvums Jēzus vārdā. Es pateicos, glābēji, es pateicos, mūžīgais, ka mēs šodien varam saukt Oziāna tev augstībā, mūžīgais. Tu esi uzvarējis, Jēzu, un man būs uzvarēt. Tu, svētais gars, nonāc savā spēkā. Nonāc savā spēkā, Dievs, par tiem, kas sauc pēc tevis, Dievs,
kas ilgojās pēc tevis, Dievs, nonāc svētais gars un piepildi ar uzvaru, kungs, Dievs, ar brīnišķīgu uzvaru Jēzus vārdā. O, dārgais Dievs, slava tev, kungs, lai tev ir pateicība, Dievs, ka mēs šodien varam būt tavā namā, Dievs, ka mēs šodien varam piesaukt tevi, Dievs, ka mēs šodien varam pacelt savas acis cerībā, dārgais glābēji, uz pestīšanu, kungs. O, dārgais Jēzus, slava tev mūžīgais. Mēs svētījam šodien mūsu valdību un varu, Dievs. Mēs svētījam šodien debes Tēvs, mūsu vīrus un sievas, Dievs, kas šodien nav ar mums, Dievs. Dārgais Dievs, kas ir šķirti, kungs, dārgais glābēji, gan darba, gan citu iemeslu dēļ. Mēs svētījam un lūdzam, Dievs, tu pacel, Dievs, tu, dārgais Dievs, savieno, kungs, Dievs, Jēzus vārdā. Es lūdzu, svētais gars, pieskaries, kungs, Dievs. O, dārgais Dievs, dziedini, Dievs. Tikai tu, kungs, var izmainīt sirdi. Tikai tu vari izmainīt sirdi, dārgais glābēji. Nekādas iestādes, kungs, nekādas rehabilitācijas, Dievs, bet tikai tu, svētais gars, maini sirdis, Dievs, maini sirdžu domas, Dievs, tikai tu, cienīgais. Un es ielūdzu tevi šodien. Nāc, kungs, pieskaries katrai sirdī. Šodien runā, dārgais Dievs, uz katru dzīvi, Dievs. Runā šodien, kungs, Jēzu. Aleluja, Dievs, lai patiesības gars, kungs, ir pāri visam, Dievs, pāri visam Jēzus vārdā. Un tev, lai ir pateicība, un tev, lai ir slava Jēzu Kristu. Aleluja, Dievs, aleluja, Jēzus vārdā. Zvani, slavas dziesmas skan, naktī uzaug strīds. Glābējs miesā nāk, pie mums dzīvot sāk, brīdis sen gaidīts. Jēzus pie mums nonāca, debes godu atstāja. Viņam sirdis
Dievs, paldies Tev par šo rītu un paldies par to, ka mēs varam Tevi slavēt. Dievs, ka tiešām mums esi devis iespēju, Dievs, Tev pielūgt un Tevi slavēt. Dievs, atdot Tev, Dievs, visu. Atdot Tev visu, Dievs, nevis tikai pašu labāko, Dievs, bet labāko Tev, Dievs. Un tiešām šajā rītā, Dievs, mēs gribam nākt Tavu troņu priekšā un Tevi slavēt, Dievs, Tev pateikties. Tev pateikties, Dievs, par katru lietu, kurai Tu mums ļauj iziet cauri, Dievs. Kad nevienmēr tas ir viegli, nevienmēr ceļš ir viegls, Dievs, bet ka Tu esi ar mums, ka Tu esi tas, kas tur mums, Dievs, kad neviens vairāk nav, Dievs, kad neviens mūs vairs nesaprot, Dievs, bet mēs zinām, ka Tavā svētumā, Dievs, Tavā mīlestībā, Dievs, ir drošība, kurā mēs varam patvērties, Tēvs, un šajā rītā mēs gribam Tevi slavēt par to, Dievs, kad mēs gribam Tevi slavēt, ka Tu mūs nekad neatlaid, ka Tu neesi Dievs, kas atlaid mūsu grūtībās, bet Tu mūs tur vēl tuvāk, Dievs, ka Tu mūs pieskauj sev tuvāk, Dievs. Un tiešām paldies Tev, Dievs, ka Tu zini katru mūsu sirdspukstu, ka Tu zini katru lietu, Dievs, kas notiek manī, Dievs. Tu zini katru lietu, kas notiek mūsos, Tēvs. Un šajā rītā mēs gribam Tevi slavēt, mēs gribam Tevi pielūgt, jo Tu esi cienīgs. Tu esi cienīgs un svēts, Dievs, un viss slāva. Viss gods, lai ir Tev, Jēzus, jo Tu esi cienīgs. Tu esi cienīgs, Dievs. Zināt, Dievs, ka mums šeit dzīvē nav jābūt vieniem, Dievs, jo Tu mūs dzirdi.
Tu mūs redzi, Dievs, un šis ir brīdis, kad mēs gribam Tev teikt slavu un godu, Dievs. Slavu un godu, Dievs, par visu to, kas Tu esi, Tēvs, par visu to, ko Tu dari, par Tavu mīlestību, par Tavu žēlstību, Dievs, par Tavu svētumu, Dievs. Mēs vienkārši gribam Tevi slavēt, Dievs, mēs gribam Tev pateikties, ja Tu esi cienīgs. Tu esi cienīgs un svēts, un nav nekāda lieta, Dievs. Nav nekas uz šīs pasaules, kas var aizvainot Tavu mīlestību, Tavu svētumu, Tavu piedošanu, Dievs. Dievs, mēs gribam nākt Tavu troņu priekšā, Dievs. Mēs gribam izbaudīt, Dievs, Tavu labestību. Mēs gribam just, Dievs, Tavu žēlstību, Tavu piedošanu, Tavu svētumu, Dievs. Dievs, šis ir rīts, kad mēs saucam uz Tevīm. Mēs saucam uz Tevīm, Dievs, kad mums ir vajadzīga Tavu žēlstību, Dievs. Dievs, mēs esam Tavu tauti, kas esam izslāpuši. Tavu tauti, kas esam izslāpuši pēc Tavas svētuma, Dievs, pēc Tavas mīlestības, pēc Tavu tuvumu, pēc Tavas piedošanas, pēc Tavas svētuma, Dievs. Dievs, nāc šajā brīdī. Nāc svētais gars. Nāc svētais gars. Nāc svētais gars. Viss šis nams, lai pildas priekā, lai viss apkārt dzirdamā. Pateicības dziesma Dievam, Viņam pieder uzvārā. Viss šis nams. Viss šis nams, lai pildas priekā, lai viss apkārt dzirdamā. Pateicības dziesma Dievam, Viņam pieder uzvārā. Visas tautas pielūdz Tevi, Galilēju, līksmo Tev, Tava slava, gods un vara, pārklāj zemi, debesīs. Visas tautas pielūdz Tevi, Galilēju, līksmo Tev, Tava slava, gods un vara, pārklāj zemi, debesīs. Tavu svēto tautu mācī, pielūg Dievu mūžīgo, mīlestību sirdīs dāvā. Slavē Kungu vareno, Savu svēto. savu svēto tautu mācī. Pielūg Dievu mūžīgo, mīlestību sirdīs dāvā. Slavē Kungu vareno, visas tautas pielūdz Tevi, Galilēju, līksmo Tev,
zemi, debesīs, visas tautas pielūdz tevi, Gavilē un liksmo tev, tava slava, gods un vara, pārklāj zemi, debesīs. Jā, Dievs. Jā, Dievs, tiešām mēs saucam, kad tā ir mūsu sirds sauciens, Dievs, ka Tu mūs māc, Dievs, ka Tu nāc un māc savu tautu, Dievs, ka Tu nāc un parādi mums, Dievs, ceļu, par kur mums iet, Dievs, ka Tu mūs ved tuvāk sev, Dievs, kad katrs soli, Dievs, kur mēs varbūt neesam spējīgi spērt, Dievs, ka Tu esi tas, kas māc mums, Dievs, ka Tu esi tas, kas palīdz mums iet Tavā svētumā, Dievs, Tavā tūmā, Dievs, vienkārši ieraudzīt Tavu vaigu, Dievs, un izejot no tā, kas esi Tu, Dievs. Dievs, mainās viss tas, kas esmu es, Dievs. Dievs, šis ir brīdis, kad mēs lūdzam, Dievs, kad visas tautas stāv Tavā priekšā un sauc uz Tavu vārdu, Dievs. Dievs, mēs stāvam šeit un mēs tiešām saucam uz Tavu vārdu. Mēs saucam, Dievs, pēc Tavu svētumu, pēc Tavas mīlestības. Dievs, mēs gribam būt pie Tavām kājām, Dievs. Mēs gribam būt ceļos nometušies, Dievs, kad mūsu sirds ir izkusuši, Dievs, Tavu troņu priekšā, Tēvs. Kad nav nekam citam nozīmes, Dievs, nav nozīmes, ko cilvēki domās vai teiks, Dievs. Kad vienīgā nozīme, Dievs, ir būt Tavā tūmā, būt Tavā svētumā. Vienkārši grendēties, Dievs, tajā, kas esi Tu. Dievs, šajā dienā, Dievs, mēs tiešām nākam, Dievs, Tavu troņu priekšā, Dievs, un lūdzam. Lūdzam, Dievs, lai Tu maini mūsu sirds, lai Tu maini manu sirdi, Dievs, ka tā tiešām ir Tev patīkam, Dievs, ka tā ir kā upurs, Dievs, uz Tavu altāru, Dievs. Ne kā es pat to spēju, Dievs, bet mēs nākam, Dievs, un sakam, šeit mēs esam, Dievs. Šeit mēs stāvam, Dievs, un tas ir tas, ko mēs vēlamies, Dievs. Būt Tavā tūmā, būt Tavā svētumā, būt tajā, kas esi Tu, Dievs, jo Tu esi cienīgs. Tu esi cienīgs. Tu esi cienīgs. Tu esi cienīgs. Yes. Kāds esmu, tāds es atnāku, jo zinu mīli Tu, jo zinu mani mīli Tu. Pazemībā galvu
ceļos nometies, ceļos nometies pie Jēzus kājām. Ceļos nometies, ceļos nometies, ceļos nometies pie Jēzus kājām. Vienais Dievs, mūsu Tēvs, mēs godinām Tevi, Kungs. Tu savu mīlestību esi pierādījis, savu dēlu dodams, glābtu mūs. Viņš ir piepildījis to uzdevumu, kādēļ viņš ir sūtīts, Kungs, ka mums ir brīvība, mums ir dzīvība. Kungs, ka mums ir pestīšana dot caur viņa nopelnu, Kungs. Un šodien vēl viņš meklē to, kas ir pazudis, Kungs, ka ik viens var nākt pie Tēva caur Jēzu Kristu. Kungs, pagodini savu vārdu šodien, Kungs, mūsu vidū stiprini tu katru dvēseli caur tavu svēto garu, ko tu esi devis pasaulē, Kungs. Kungs, ka mēs topam stipri priekš Tevis, Kungs, kalpot Tavā drūvā, darīt to uzdevumu, ko Tu esi devis katram, kas Tevi mīlē, kas Tevi meklē, Kungs, ar visu sirdi, jo Tu neatstāsi un nepametīs, bet Tu, Kungs, pacel, jo augstu savus ļaudis, kāru šīs pasaules vietā, Kungs, ka mums nekāro tas, kas kāro pasaulē, bet Tu esi devis mums visas lietas, Kungs, ka mēs dzīvojam ar tām, Kungs. Tavs vārds ir pāri visiem vārdiem, jo tas ir dzīvības un spēka pilns vārds. Tas ir patiesības vārds. Un vienīgi Tava patiesība, Kungs, pastāv un pastāvēs. Mēs godinām Tevi un pie Tavām kājām tiešām, Kungs. Mums ar vienu mums vajag nākt pie Tavām kājām, lai mēs mantotu spēku, lai mums šī cerība nezūst nekad, ko Tu mums esi devis, Dievs. Mēs lūdzam to Jēzus vārdā. Uzturi Tu mūs Tava vārda patiesībā. Šķīstī katru dvēseli no visa ļauna, Kungs. Šķīstī un mazgā savās svētajās, dārgajās asinīs, Kungs. Mans Dievs, mans Jēzu, Tu esi uzticams un uzticīgs līdz galam. Lai slava un pateicība Tev par Tavām asinīm, par Taviem nopelniem, par visu, ko darījis mūsu dzīvēs. Mēs Tevi godinām, slavējam un pateicam. Amen. Apsēžoties, lūdzu. Cik svecītes deg? Viss var redzēt? Nē. Divas svecītes deg. Par ko tas runā? Nedēļa pagājusi. Ziemassvētki stipri tuvāk Ziemassvētki. Atkal viena nedēļa ir tā aizlidojusi. Un advents laiks skaitās ar tādu gaidīšanas laiku. Izraels gaidīja gadsimteņiem Mesiju. Gaidīja. Un ziniet, kāda liktenīga kļūda. Viņi vēl joprojām gaida. Viņi palaida garām. Un 2000 gadu garumā ir tik aptumšots prāts un acis, kad viņi nesaprot, kad Mesija ir atnācis. Jā, viņš nāks vēlreiz. Viņi pareizi dara, ka viņi gaida, bet viņi vienu reizi ir palaiduši jau garām. Un šoreiz viņš nenāks kā glābējs, bet kā tiesnesis, bet kā soģis. Un katru reizi, kad mēs gaidām, un šodien arī šeit vēl to svecīt gan aizsedz cits notikums,
svarīgāks patiesībā. Katru reizi, kad mēs sakām, mēs gaidām, man tādas pārdomas vienmēr ir iekšā, vai mani vārdi patiešām atbilst patiesībai. Vai es esmu tajā stāvoklī? Brauc kāds ciemiņš. Ar acīm pārlaiž pāri kaktiem, kaut ko novāķī, kaut ko noliek. Ciemiņš brauc. Gaidām, mēs domājam. Brauc kāds ciemiņš, mēs gatavojamies. Mēs sakām, ka mēs gaidām. Un es gribu, lai šis gaidīšanas laiks ieliek mums pārdomas sirdī. Vai tas atbilst tam? Šī gaidīšana vai atbilst tam, ko mēs gaidām? Vai šī gaidīšana atbilst tam, ko mēs gaidām? Tas ir vienmēr gaidīšanas laikā. Brauc kāds tāds, mums ir ļaudis sadalītiem nav. Ir sadalītiem nav. Lepnie radi, vienkāršie radi. Tas kaimiņš, tas tur labāk. Nāk, iet tālāk. To brauc. Rīgas radi brauc. Mēs, provinces, piedodiet. Daudz no jums dzīvo tajā Rīgas līmenī, bet es provincē dzīvoju. Es runāju tā provinciāli. Rīgas radi brauc. Īpaša gaidīšana. Mums ir sadalīts. Kāda vieta mums ir iedalīta Kristum? Tas vienmēr būs jautājums, ko mēs uzdosim gaidīšanas laikā. Mums ir laiks liecībām. Es zinu, ka Dievs joprojām ir dzīvs. Tas kungs joprojām ir dzīvs. Un šodien ir laiks liecībām. Ko tas kungs laba pie tevīm darījis? Es arī kaut ko gribēju teikt, bet es esmu aizmirsis. Un tad, kad es atcerējos, es domāju, to es draudzē nevaru teikt. Un tagad es vairs nezinu, kas tas ir. Bet es gaidu liecības. Tas kungs gaida pateicības. Tas kungs gaida no tevīm atzinību un novērtējumu. Viņš joprojām darbojās. Amen? Jā. Jā, slavu Dievam. Slavu Dievam, ir atkal žēlastības diena, šodien jauna. Un ir viena liela kopēja pateicība. Es domāju, ka jūs tai mierīgi varat pievienoties. Mēs joprojām esam dzīvajā zemē. Amen? Kur mēs visu varam izmainīt. Kur mēs varam teikt vienu vārdu, piedod. Un viss izmainās. Kur mēs varam savu gājumu, lietas, pagātni, nākotni pakārtot pilnīgi Dieva vārdam, Dieva mīlestībai un Dieva apsolījumam. Pilnīgi tas ir mūsu varā. Un vienmēr, kad Bībeles vīri vai dzīvē kādi cilvēki kaut ko ir gribējuši panākt vai panākuši, ko viņi ir izdarījuši? Viņi ir paņēmuši savu sirdi rokā, tā kā vecajā derībā rakstīts, un gājuši šajā lietā iekšā. Apmēram tā. Ja kaut ko ir gribējis sasniegt. Vai tad, kad tu kaut ko mēģināji izdarīt savā dzīvē? Tad. Es nerunāju izdzert kafiju no rīta vai apēst bulciņu vai sviestmaizi, bet kaut ko lielu. Un tu ļoti pieliki piepūli, vai tev izdevās? Tu pieliki piepūli. Tev izdevās. Bet tad mēs sasniedzam dzīvē kādu vietu, sasniedzam kādu robežu. Un liekas, ka viss ir izdarīts. Un tajā vietā mēs atslābinamies.
Un tajā vietā nāk zaude, nāk kritiens, nāk uzbrukums, nāk sāpes. Tajā vietā, ziniet, tas ir tā apmēram. Šeit ir Dievvvārds mums stāsta, raksta, ka mēs esam svešinieki. Kurš jūtās kā savējais? Es te savējais. Ieej krogā, visi man pazīst, visi smaida, čams ienāca. Mēs esam svešinieki. Mēs esam svešinieki. Un tagad paskatieties, ja šī svešinieku valsts būtu tāda tverama, tādā veidā tverama, ka šeit valdītu režīms, pieņemsim, mums tuvākais vēsturiskais fašistiskais režīms. Un mēs esam ietērpti šodien Kristū, kas ir naidīga pasaulē, bet mēs būtu ietērpti padomju armijas kara tajā formā. Mēs tā mierīgi varētu staigāt, vai ne, automātu plecā, pa viņu nometni vai pa ielu, jeb tā nebūtu. Kā būtu? Kā būtu? Mēs būtu saspringuši visu laiku. Forma ir mugurā. Forma ir mugurā. Mēs esam ietērpti Kristū. Lāgeris ir ienaidnieku. Kas notiek tad, kad mēs atslābinamies? Tas ir tas, ko es teicu. Mēs saņemam sitienus, mēs saņemam nodevību, mēs saņemam uzbrukumu, mēs visu saņemam, jo mēs atslābinājamies. Un es uzreiz varu pateikt, šajā dzīvē mums nav vietas, kur un kad atslābināties. Ja vienīgi brāļu sadraudzībā un Kristus klātbūtnē. Ja vienīgi. Un tad, ja mums tā neizdodas, tad mēs jau esam, es jau vairs negribu, man tur ienaidnieks tā sita. Ja es vēl šajā virzienā iešu, man vispār būs čau. Vispār. Es neiešu vairāk. Es vairs Dievu nelūgšu, kā es lūdzu, man paliek sliktāk. Kam tā ir bijis? Kā lūdzu Dievu paliek sliktāk? Kam tā ir bijis? Daudziem. Daudziem ar kur nepacēla roku. Es vairs nelūgšu Dievu. Ienaidnieks stāv. Par šo lietu lūdzu Dievu, kad dod pa kāju, vai dienu, es vairs nelūgšu, sliktāk. Ienaidnieks, mēs esam ienaidnieku nometnē. Un šis karš nebeigsies, kamēr cilvēce atradīsies virs zemes, vai arī līdz 1000 gadu mieru valstī, par kuru runā Dievvvārds. Šis karš nebeigsies. Un es vienu dienu sēdēju tā domāju, ziniet, es tādas muļķīgas domas domāju dažkārt. Un tā viena muļķīgā doma bija tāda. Vai ir iespējams atteikties no mācītāja amata? Ne garīgi, ne fiziski. Es pie sevīm domāju, vai ir iespējams atteikties no mācītāja amata. Ziniet, kāpēc? Es jums pateikšu. Tie, kas pacelsies Kristum pretīm, tie tiesā nenāks. Bet par mācītājiem rakstīts, viņi nāks jau grūtā tiesā. Un tas vārds nav atcelts. Tas, kas ir dabūjis šo amatu, šo nosaukumu, tas nāks jau grūtā tiesā. Un es sēdēju un domāju, vai ir iespēja un veids, kā tikt vaļā no mācītāja šeptes. Es negribu būt tiesā. Mīļie, es negribu būt tiesā. Ne laicīgā, ne garīgā, ne cilvēku, ne Dieva tiesā. Es negribu nākt. Vai arī man jābūt ļoti pārliecinātam, kad es esmu staigājis, ietērpts formā, vienmēr bijis gatavs kaujai. Vai tas tā ir? Un tad atkal un atkal attaust doma, paldies Dievam par tavu žēlastību. Paldies Dievam, kad atkal un atkal pāri visam ir tava žēlastība. Mēs atvērsim Mūzes 4. grāmatu. Es šodien gribu runāt
par nedaudz jau iesāku, bet es gribu runāt par to kristīgo ceļu, kur mēs esam sākuši iet. Un paskatieties, mīļie brāļi, tik daudz mums apkārt cilvēki, es nevarētu saskaitīt, cik daudz ir atstājuši šo ceļu. Viņi ir dzīvi, viņi nav atstājuši nāves gadījumā vai citādākā. Dzīvi cilvēki dzīvo tepat kaut kur netālu un atstājuši, ko viņi dara, izliekās neko. Kam viņi tic, izliekās nekam. Un tā viņi dzīvo. Tā viņi dzīvo. Ja man šodien ir jāsaka, vai ir viegli būt karavīram? Atceraties? Es te jaunieši skatījās to pārraidi pa tiem brīvajiem tiem karavīriem, kur pieteicās tie brīvprātīgie un viņi iet tur caur tiem pārbaudījumiem. Un, ziniet, izskatījās no sākuma tādi stipri, muskuļoti, trenēti, tādi kārtīgi džeki tādi, kuri var visu. Un tad pēc kaut kādām tur pāris disciplīnām viņi līd uz vēderu, viņi pelpot nevarēja. Un es domāju, vai viegli būt karavīram? Mēs esam tie. Un ja mēs sakām, man te viss ir aleluja un baigi viegli, man liekas, ka tad ir noiets dziļā pagrīdē, kur nekādas aktivitātes nenotiek. Bet, lai dzīvotu, mēs esam vienalga šajā pasaulē. Mēs satiekamies ar cilvēkiem. Mēs satiekamies ar piedāvājumiem, un es par to nedaudz šodien vēlos runāt. Un tātad 4. Mūzes grāmata, 14. nodaļa. Oi, ko labi te ir rakstīts. No 26. pantiņa un tālāk. Un tas kungs sacīja Mūzum, neliek neviens uz tāfelīt, vai kāds bēdas mums. Bībeles nav līdz brāļiem, vai dieniņās brāli, vai brālim, vai āram arī nav, vai dieniņā. Un tas kungs sacīja Mūzum un Āronam, teikdams, cik ilgi man būs ar šo ļauno draudzi ciesties, kas kurn pret mani. Es esmu dzirdējis Izraēla bērnu kurnēšanu, ar ko tie ir izteikuši savu nemieru pret mani. Saki tiem tik tiešām, ka es dzīvoju, saka tas kungs. Es tā jums darīšu, kā jūs manās ausīs esat runājuši. Šī tuksnesī kritīs jūsu augumi. No visiem jūsu skaitītiem, tas ir tiem, kas 20 gadus veci un vecāki, kas ir pret mani kurnējuši, jums nebūs ieiet tajā zemē, pār kuru es esmu pacēlis savu roku, lai jūs tenī varētu dzīvot. Bet vienīgi tikai Kalebam, Jefūnas dēlam un Jozuam, Nūnas dēlam, un jūsu bērnus, par kuriem jūs teiksit. Es domāju, šausmīgs vārds patiesībā. Šausmīgs vārds. Un man patīk, ka šeit nav pieminēts tauta, bet draudze. Un Dievs runā par kurnēšanu. Kāpēc šie noteikumi ir tādi? Kāpēc man ir tā jādara? Tā ir kurnēšana, ja tā nav kurnēšana? Ko tas mācītājs grib no maniem? Vai tu nevar vienreiz mierā palikt? Vai tu viens pats esmu draudzē? Vai tad man visu ir jāizdara? Tā nav kurnēšana. Viss ir normāli, tā ir saruna tikai. Es runāju par to, par sabiedrību, kurā mēs dzīvojam. Un kad visos līmeņos, iesākot bērni. Bet ar ko atšķirīgi ir draudze? Es nerunāšu par ģimeni, kur patiesībā bieži ir klaja nepaklausība, klaja nicināšana, jo skolā māca citādāk, sevišķi kristiešu bērnus. Bērni lielāko daļu pavada skolā. Un atnāk mājās, un vecāki, ko jūs te vispār saprotat no dzīves? Jūs esat veci, nemoderni un atpalikuši. Bet es runāšu par draudzi, jo šeit runa ir par draudzi, kuri ir izvēlējusies paklausīt tam kungam,
kura ir izvēlējusies, pieņēmusi lēmumu un kristību dienā ir sacījuši: Kungs, mēs klausīsim tavam vārdam, tavām pavēlēm, mēs klausīsim draudzēji, mēs to esam sacējuši. Un tad, kad mēs satiekamies dzīvē, ejam cauri kalpošanām, lietām, pienākumiem, atbildībām, tikko mums kaut kas par grūtu, tikko mums kaut kas nepatīk, mēs labākā gadījumā klusējot pazūdam. Klusējot pazūdam. Tā jau nav kurnēšana. Tā, protams, ir normāla parādība. Vai ne? Es runāju, mīļie brāļi, par mums šodien. Es runāju par to, kad Mūzes kādreiz sacīja par šo pašu tautu. Dievs šeit gribēja visu tautu iznīcināt. Bet kādreiz Mūzes sacīja par šiem Izraēla vīriem, kad Dievs deva viņam 70 palīgus, lai spriestu lietas, lai spriestu tiesu, lai izšķirtu, kas labs un kas taisns un kas ne. Viņš nespēja tikt galā ar šo daudzskaitlīgo tautu. Un tad viens no šiem 70 vīriem, kas bija izradzēts, nebija atnācis uz šo kopējo telti. Viņš bija palicis savā teltī kaut kādu iemeslu dēļ. Es jau minu to kaut kādu iemeslu dēļ, protams. Ko tas Mūzes grib no maniem? Brauc man te virsū, jāiet man uz viņu telti, kad es te labi dusu varbūt. Es nezinu, es tikai domāju. Un lūk, viņš bija palicis savā teltī. Un ziniet, kas notika? Tā kunga gars nāca pār 70, lai viņi varētu spriest taisnu, patiesu, godīgu spriedumu. Ko tas nozīmē? Un tad atskrēja tur viņam tie čomi, tie draugi, tie ciltsbrāļi un teica: zini, tur tas tajā teltī. Viņš runā, ko viņam neklājās. Viņš runā kā pravietis. Viņam ir jāizliedz. Un Mūzes sacīja: es vēlētos, kaut jūs visi būtu kā pravieši. Kāpēc? Tāpēc, ka sirds tā ir savādāka. Tāpēc, ka sirds tā ir jūtīga pret Svēto garu. Nevis pret savām vajadzībām, nevis pret saviem untumiem, gribēšanu vai negribēšanu, bet jūtīga pret Svēto garu. Un Mūzes turpina un saka: tad gan man būtu viegli valdīt. Tad gan man būtu viegli valdīt. Un lūk, šeit Dievs saka: es jums darīšu. 28. pantā. Es jums darīšu, kā jūs manās ausīs esat runājuši. Un es domājot par šīm lietām, tik bieži dzirdu runājam: ja es šādā veidā darīšu, tad tur nekas, labi, ja es tad vēl varētu teikt, bet ja tu tā darīsi, ja mēs tā darīsim, tad tur nekas neiznāks. Mēs jau runājam, mēs zinām, ka to mēs darīsim. Mēs zinām, ka šādu vai tādu ceļu mēs iesim, bet mēs uzreiz pasakām, izsakām spriedumu ar savu muti, tur nekas neiznāks. Un jau speram soli, lai ietu un darītu. Paskatieties uz vārdu. Kā jūs manās ausīs runājat, tā es darīšu. Tu ej ceļu, un tu runā, ka man tur nekas neiznāks. Un pēc tam tu saki: kur tad ir tas Dievs? Tu nevari savu vēli saldīt. Tu nevari pateikt, vai tu nevari izšķirties. Vai tu nevari izšķirties, tas kungs ir ar manīm, vai viņš nav ar manīm? Man ir jāiet šo ceļu. Man dzīve ir jādzīvo. Un dažkārt viņa ir draņķīga. Dažkārt viņa ir grūta. Dažkārt pāri maniem spēkiem. Bet es izšķiros. Bet tas kungs ir ar manīm. Viņš izveda cauri no Ēģiptes, kā vergu man izveda ārā. No purva, no bedres, no pazušanas.
ar visādām mocībām, ar asinīm, ar vardēm, ar krusu, ar uguni. Galu galā ar bērniem, kuri aizgāja bojā pirmdzimtie. Viņš pāršķēla jūru. Tas tepatās, tie vēl nav 40 gadi pagājuši. Tepatās. Nav pat gadi pagājuši. Nāk ārā no brīnumiem. Un kas šeit notikās? Ziniet, ko viņi izstāstīja? Priekšā ir zeme. Halo, mūsu priekšā ir zeme, ceļš. Un mēs katru dienu, es jums varu pateikt mazu noslēpumu. Katru dienu mēs ejam ceļa posmu, ko mēs neesam gājuši. Katru dienu. Un mēs nevaram pateikt, tāpēc, ka rītā es celšos 8 un strādāšu līdz 5 darbā, ka tā būs tāda pati diena kā vakardiena. Es dzeršu tēju un vakariņu sēdīšu un gulēšu savā gultā. Katru dienu mēs dzīvojam kā jaunu piedzīvojumu. Un tajā dienā var notikt jebkas. Jebkas var notikt tajā dienā. Un, ziniet, atnāca šie 12 izlūki. Viņus aizsūtīja paskatīties uz zemi, uz kuru mēs ejam, paskatīties zemi, uz kurienu mēs ejam. Dievs sacīja, es jums aizējumu vietu sataisīt. Jāņa evaņģēlijā 14. nodaļā. Un kad es būšu jums vietu sataisījis, tad es nākšu jums pakaļ, lai tur, kur es esmu, arī jūs būtu. Aleluja! Brīnišķīgs apsolījums. Mums ir sataisīta vieta, tālu priekšā tur. Robeža ir. Kas robeža ir? Kas ir robeža? Vienā gadījumā tā ir man dzīve beidzās, otrā gadījumā tā kunga diena. Amen? Es domāju, ka mēs varam piedzīvot ar tā kunga dienu. Šodien ir tāds laiks. Mēs varam piedzīvot tā kunga dienu. Varam. Un tagad atnāk 12 izlūki. Būtu maz teikts izlūki. Man jāsaka, ir vairāk. 12 cilšu vadoņi. 12 ķēniņi. Olo, ķēniņi, labākie vīri. Atnāca, ieraudzīja zemi. Ieraudzīja zemi. Labu zemi. Labu zemi. Bagātu. Raža. Atnesa tur pa 2 vienu vīnogu ķekaru nesa uz kārti, ziniet, tagad meža cūku. Tādi augļi. Es atceros, bija laikam internetā. Man jaunieši stāstīja, kad kāda pilsēta Amerikā, kur visa pilsēta atgriezās pie Dieva, izauga pusmetrīgi burkāni. Dieva svētība. Tā ir zeme, ko Dievs sacīja, šajā zemē piens un medus tek. Es jums viņu gribu dot, jūs tajā ieiesiet. Un ziniet, ko viņi pateica? Šie 10 atnāca, un ko viņi pateica? Viņi pateica tikai savu spriedumu. Viņi jau nemeloja. Viņi pateica savu spriedumu. Un bieži tavs spriedums vai mans spriedums par otra dzīvi un lietām izjauc visu Dieva darbu. Izjauc visu Dieva darbu. Tev neprasīja neviens tavu spriedumu. Tev aizsūtīja paskatīties, vai tā zeme ir laba. Viss. Viss. Vai tas, uz kurien mēs ejam? Vai tā ideja, ar ko mēs dzīvojam? Vai veids, ko Kristus mums ir atstājis? Vai tā ir laba? Laba? Un tad izšķiries. Vai tas kungs ir ar manīm, vai viņš nav ar manīm? Ja viņš ir ar manīm, es aiziešu šo ceļu. Es viņu noiešu. Un noiešu tā, kā rakstīts. Un ja tas kungs nav ar manīm, ziniet, brāļi, tie ir visi tie, kas nav. Tie ir tie, kas sacīja Jēzum. Tie vārdi ir smagi un tas ceļš ir grūts. Mēs nespēsim ar tevīm iet. Šis ir smags. Kristus saka, es būšu ar tevīm līdz pasaules galam. Es būšu ar tevīm līdz pasaules galam. Un ziniet, kas tālāk? Tālāk attīstās lietas diezgan strauji. 37. pantā. Šajā pašā 14. nodaļā, 37. pantā.
Šie vīri, kas bija neslavu cēluši zemei, nomira piepešā nāvē tā kunga priekšā. Šie vīri, tātad šie 10 vīri, nav rakstīts 10, kas bija cēluši neslavu, starp citu arī zemei. Pēkšņi. Nav. Es domāju, ka viņiem radās dombiedri. Viņiem radās tālāk šeit, ja mēs lasītu, un šo raksturvietu labi tā lasītu, mēs atrastu, kad atradās cilvēki, kur sacīja, iesim atpakaļ uz Ēģipti. Mūzes nav mūsu vadonis, tur bija tādi. Iesim atpakaļ, davai nomētāsim, un kāda meta mūzum jau ar akmeni. Sanāca tāda liela jēzga, un draudze tika musināta. Draudze tika it kā vadīta projām no Dieva nodomu. Jo kāds ar savu muti, kāds ar savu mēli pasacīt, tas jau neiznāks. Tas ir par grūtu. Dievs saka, nost. Šie pēkšņi nomira. Viens grēks, ka Dievs liek darīt, un mēs nedarām. Tas nebija Dievs, tas bija Mūzes. Baigi, tas maina lietas būtību. Ja Dievs teikt, mēs ietu, standarta variants. Ja Dievu būtu jāmīl, es mīlētu. Man to brāli jāmīl. Tas nav iespējams. Ja tas kungs man tā ritīgi pateiktu, es Dievs ar tevīm zinu, mēs te tagad čom aiziet izdarīt. Tas ir Pāvils, ko viņš var pateikt. Ko viņš var? Ko Mūzes var? Šeit viņš sacēlās pret Dievu. Viņš sacēlās pret Mūzu. Un tad, ziniet, šeit tālāk ir rakstīts, paskatieties, 41. Un Mūzes saka tālāk, bet Mūzes sacīja, kāpēc jūs pārkāpjat tā kunga pavēles? Tas jums neizdosies, neiet. Tagad vairāk neiet. Šeit bija runa, kad bija jāiekaro kādu pilsētu. Jāiet zemē, un priekšā bija pilsēta. Un tad, kad viņi jau bija aprunājuši, cēluši neslavu, nobaidinājuši tautu, tad viņi pēkšņi nāca pie atziņas, ko mēs esam izdarījuši. Bet tautas sirds jau trīc. Un tas kungs saka, tagad neiet. Mūzum saka, neiet tagad. Jūs cietīsiet sakāvi. Tik milzīgi nožēla, kad atkal nepaklausa Dievam. Tik milzīgs stulbums, tik milzīgs aklums. Nē, tagad mēs iesim. Dievs saka, jums neizdosies. Dievs saka, jums neizdosies. Es runāju par ceļu, mīļie. Es runāju par ceļu. Par ceļu, uz kur ir tik daudz lietas, kas mums liekas par lielām, par smagām, galu galā par garām. Tiešām dzīves garumā. Tiešām dienu no dienas. Vai tiešām? Es jums varu pateikt, jā, tiešām. Un redzams, kad šī dzīve ir mums dota, es to esmu kādreiz sacījis, varu tikai atkārtoties, kāds grieķu filozofs ir sacījis, kad viņš dzīvi iedala tādos 3 posmos. Un pirmais posms ir, ka mēs atrodamies mātes miesās, lai sagatavotos dzīvē virs zemes. Jūs ziniet, tur sagatavojās elpošanas, dzirde, gremošanas, lai barību uzņemtu cietā veidā. Tas viss notiek mātes miesās. Un tad, kad pagājuši šie 9 mēneši, tad bērns piedzimst un uzņem šo pasauli, kāda viņi ir. Un tad šis filozofs saka tālāk, ka šie 70 gadi, kādam 80, ir tālāk, lai mēs sagatavotos mūžībai. Redzams, kad vajag tik ilgi laika,
Redzams, kad vajag tik ilgi, ka tas ir minimums. Dievs varbūt būtu saīsinājis līdz 15 gadiem. Bet, kad vajag to minimumu, lai mēs izietu cauri dzīvei, lai mēs paspētu mīlēt, lai mums piedzimtu bērni, lai mēs viņus izaudzinātu, latvietis teiktu, iestādīt koku, uzcelt māju un uztaisīt dēlu. Piemēram, tāds ir tas teiciens. Bet redzams, ka Dievam bija šis laiks vajadzīgs tādā veidā, lai mēs varētu sagatavoties un aizsniegt, sagatavoti, nobrieduši, satikties ar Kristu. Un tāpēc ir tik daudz pārbaudījumu. Tāpēc šeit vesela paudze, 20 gadu un vecāki. Lasīšu vēl tālāk. 43. pantā pie beigām. Jūs esat no tā kunga atkāpušies, tāpēc tas kungs nav vairs jūsu vidū. Un tomēr tie bija pārgalvīgi un devās augšā. Lūk, kāds vārds par draudzi. Lūk, kāds vārds par draudzi. Dievs nav mainījies, mēs par to esam runājuši. Dievs ir vakar, šodien un mūžīgi tas pats, viņš nemainās. Un mums nav jāsaka, ir iestājusies jaunā derība, mēs tagad dzīvojam tikai žēlastībā. Es, brāli, tev gribu pateikt, māsa, tad, kad tu stūrgalvojies, tad, kad tu spurojies, tad, kad tu nepaklausi, Dievs atkāpjās no tavas dzīves. Un tā ir žēlastība, ka tu nemirsti. Tā ir žēlastība, kad Dieva svētais gars uz pagānu runā caur avāriju. Runā varbūt tās, kad no baltām pelītēm izkūlās ārā, jo kāds uzsita pa muguru laikā. Un tā ir valoda. Dieva gars runā, kad nenonāca cietumā vai palika dzīves kādā situācijā. Un varbūt kādam tās ir 3, 5 un vairākas reizes. Līdz vienu dienu atnāk šī sajēga. Tas kungs, jā, viņš kaut kur ir. Un tad, kad mēs kļūstam Dieva bērni, tad mēs visu šīs lietas, kas ir bijušas, tur tas kungs runāja, tur viņš runāja, tur viņš man izglāba. Mēs tik skaidri saprotam un saliekam, bet dzīvē esam stulbi, stūrgalvīgi un nepaklausīgi. Un tāpēc mums šodien nav jāsaka, es dzīvoju žēlastības laikā, kā gribu. Lai ko es darītu, man būs žēlastība. Nē, tā kunga gars atkāpjās. Jūs atceraties, apustuļu darbos Anānija un Safīra bija tādi svētā gara draudzē. Draudze pilna svētā gara. Un stāvēja divi šie cilvēki šajā draudzē. Viņi tur bija. Viņi bija viņu vidū. Baudīja Dieva svētību. Viņi bija vieni no viņiem. Vieni no viņiem. Un tad vienu dienu, viņi saņēma kārdinājumu. Ziniet kādu? Izlikties labāk nekā viņi ir. Izlikties labāki nekā viņi ir. Tātad, respektīvi, kā tas ir? Baudīt cilvēka cieņu. Par ko cieņu bauda? Ka palīdz. Brālis ir labs, mēs viņu cienam. Viņš ir iejūtīgs, mēs viņu cienam. Viņš ir devīgs, mēs viņu cienam. Un lūk, šādā veidā Anānija Safīra, lai iegūtu cieņu tādu, jo visi pārdeva īpašumus, visi pārdeva. Un es ticu, ka tas bija tā Dieva atklāsme. 70 gadi vēlāk nāca romieši un visus atņēma. Viss. Uz 2000 gadiem, tas jau gan nav ilgi, tagad atjauno. Kādu laiku jau. Īpašuma tiesības. Tātad pirmā draudze paklausīja svētajam garam, pārdeva īpašumus un šo līdzekļu iespēju finanšu rezultātā 300 gadu laikā visa Itālija atgriezās pie Kristus. Var sakot, nevajadzēja vairāk ķēniņu, bet pāvestu. Ķēniņš pieņēma falši Kristu, jo redzēja, ka naudiņa nāk pa visiem malām iekšā. Wow, es būšu ticīgais. Es te valdīšu, par viņiem viegli valdīt. Un babāts. Sāka kristietība iet, bet stāsts nav par to.
Stāsts ir par citu. Un šie divi cilvēki izdomāja, ka viņi baudīs šo te cieņu, bet ārēji. Mums vēl ķeša paliks pilna. Tie muļķīši visu atdeva, a mēs pusi atdosim. Visi domās, ka mēs visu atdevām. Briesmīgi gudri tādi, gudri tādi. Jautājums atkal ir, vai tas kungs ir ar manīm, vai tas kungs nav ar manīm? Jautājums ir tas, kad es daru kādas lietas, Izraēla izšķiries, tas kungs ir ar tevīm, vai tas kungs nav ar tevīm? Tad, kad tu veido attiecības, tad, kad tu runā vārdus savu brāli, uz draudzi, uz dzīvi, uz lietām. Es daudz esmu dzirdējis, un arī man ir bijis, kur brāļi saka, runā uz ābeli, ka viņi nocirtīs un babāts augļi uzreiz parādās. Runā, svētī, un parādās rakstura īpašības, parādās dzīve. Jo tas kungs ir ar tevīm. Jo tas kungs ir ar tevīm. Jo tev pieder uzvara pār to, ko acs nespēja pieņemt un prāts aptvert, tev pieder uzvara. Jēzus vārdā. Tikai tev ir jāzina un man ir jāzina, vai tas kungs ir ar manīm. Ja mani ir saistījis kaut kas, kāds grēks, kaut kāda viltība, kaut kāds ļaunums, kāda nepiedošana. Un mēs šodien par daudz ko varam runāt. Augstprātība. Runāsim par izplatītāko nepaklausību. Ļoti, ļoti izplatīta. Un lielākais paklausības līmenis ir, kā uz draudzi atnāca. Es esmu labākais kristietis katru svētdienu uz baznīcā. Tā ir lielākā paklausība visbiežāk. Un, ziniet, ir vēl trakāk. Tik bieži ir, ka nemazām negribās kaut ko prasīt, jo saņems atteikumu. Un mēs esam pieraduši negriezties ar vajadzību, nepalūgt, jo esam pieraduši pie stāvokļa. Un jautājums ir, vai tas kungs ir ar manīm šajā stāvoklī? Vai tas kungs ir ar manīm šajā stāvoklī? Tā ir tikai viena lieta. Tā ir tikai viena lieta. Jozo grāmatā paskatīsimies vēl vienu scenāriju maziņu, arī par šo pašu ceļu. 7. nodaļa Jozo grāmatā. Šeit jau ir cīņa, šeit jau ir karš. Šeit jau Izraels dodās konkrētā Jozo grāmata, 7. nodaļa. Izraels jau dodās tādā gājienā un konkrēti priekšā brīnišķīga uzvara. Es jums pateikšu, ir pārieta Jērika, tas pats Izraels. Tas pats Izraels. Ziniet, mēs bijām Jērika, nav pārieta, Jardāna pārieta. Es atvainojos, man sajūta nedaudz. Jardāne, cik plata viņa bija kaut kādi? Tātad tas iznāk pretī Jērikai, tūlītās pateikšu, kaut kādi 8 metri apmēram, 10 metri. Platāk viņa nav, vai ne? Apmēram. 10 metri, kas? Jardāns platums, ja? No sienas līdz sienai. Jardāne, apmēram. Bet plūdu laikā, palu laikā, tā ir upe, kura mutuļo. Jau maziņa viņa ir strauja. No kalniem viņa sākās, un tā ir upe, kura mutuļo, un kur piepilda zināmu apkārtni ar ūdeni. Un Jozuā apstādina upi, jo ar viņu ir tas kungs, aleluja, jo ar viņu ir tas kungs. Apstādina upi, iziet cauri, uzceļ altāru upes dibenā. Amen. Dodās, apiet riņķī Jērikai, jo tas kungs ir teicis,
7 reizes iet katru dienu 1 reizi, un tajā dienā, kad jūs kausiet 7 reizes apējiet riņķī, neprāts otrādi vajadzētu. Pirmajā daudz, un pēc tam ar vien mazāk, lai spēks cīnīties. Tajā dienā 7 reizes, un tad vēl kliedziet. Un mūri sabruks. Traks var palikt. Un tas viss ir noticis. Un lūk, Dieva vārds un 7. nodaļa. Bet Izraēla bērni pieskārās pie tā, kas ar lāstu bija nolēmts iznīcībai, jo Āhans, Karmī dēls, un šeit ir raduraksti, no Jūdas cilts bija paņēmis no aizliegtā. Tad tā kunga dusmas iedegās pret Izraēla bērniem. Un viņi cieta sakāvi. Izejot, vērtējums, izlūk atnāk, un saka, zini, Jāzo, tā pilsēta nav liela, mēs runājam par draudzi, tā pilsēta nav liela, tur ir maza ļaužu. Tur pietiksies ar kādiem 3000 karavīriem, lai viņi ieņemtu. Viņa nav liela. Izraels aiziet, un viņi bēg ienaidnieki priekšā. Ziniet, kāda ir sirds? Kad 11 tautu, ne interneta laikā, nav komunikācija tik strauja, bet visi zina, kad nāk Izraels, un kad visas tautas viņu priekšā krīt. Visi nobijušies. Un šeit vienā pilsētā Izraels tiek sakauts. Un pamatotas bailes, visas tautas apvienosies un kritīs virsū. Un tautas sirds salūst. Jo Izrēlā ir ļaunums. Izrēlā ir grēks. Es par ko runāju? Draudze nav solo gājiens. Draudze nav es un Kristus un mēs te tā. Mūsu Tēvs debesīs. Tātad mums ir kopējs Tēvs. Es atceros kādreiz skolā, kad es nelabi uzvedos vai nelabi mācījos, tad vecākais brālis nāca un ko tu te dari atkal muļķības, un man te nāk un sūdzās pa tevīm. Tu neesi viens. Tātad, ja draudzē ir grēks, šodien un vēl joprojām, draudze stāv, viņa vairs nevar iet tālāk. Draudze stāv, svētais gars, kāpēc draudzē ir pravietis, kas saka, draudzē ir grēks. Nožēlo, izmet ārā. Cilvēks nožēlo un draudze iet tālāk. Es runāju par ceļu. Es runāju gan par individuālu gājienu, gan par draudzes gājienu. Un šeit šis viens vīrs bija paņēmis no aizliegto. Un tagad paskatieties. 3. pantā. Tad vīri nogāja un izlūkoja aju, un tie griezās pie Jozu un sacīja, lai viss tauta nedodas uz turieni, bet lai noiet kādi 2 vai 3 tūkstoši vīru, kur pietika, lai aju ieņemtu. Bet lai netiek apgrūtināta viss tauta, jo ajā ļaužu nav daudz, tad turpar devās tikai kādi 3000 vīru no visas tautas. Bet tie metās bēgt aju vīru priekšā. Tur kādus nogalināja. Un tālāk 6. 5. beigas. Tad tautas sirds izkusts un kļuva kā ūdens. Un Jozo saplēsa savus drēbes un metās zemē uz savu vaiga. Tā kunga šķirst priekšā līdz pat vakaram. Viņš un Izraēla vecai, un tie kaisīja pīšļus savām galvām. Un Jozu sacīja, kungs mans Dievs, kāpēc tu esi līdz šai tautai celties pāri Jordānai? Un šeit Jozo skaita visu to ļaunumu, kāds notiksies ar tautu, jo draudzē ir grēks. Visu to ļaunumu, kas notiksies. Tad tas kungs sacīja 10. pantā, tad tas kungs sacīja Jozum, celies, kāpēc tu guli uz savu vaiga? Izraels ir grēkojis un pārkāpis man derību, ko es esmu tam pavēlējis. Viņi ir ņēmuši no tā, kas bija ar lāstu iznīcībai nolemts.
Viņi ir zaguši un melojuši un ir ielikuši paņemto starp saviem rīkiem. Tādēļ arī Izraēļa bērni nespēja vairs savu ienaidnieku priekšā pastāvēt, bet tie saviem ienaidniekiem pagriezuši muguras, jo tie paši kļuvuši nolādēti. Es turpmāk vairs nevaru būt ar jums. Ja jūs neiznīcināsiet no savu vidus ar lāstu apkrauto, celies augšā šķīsti tautus saki, dariet sevi svētus rītdienai, jo tā saka tas kungs, Izraēla Dievs. Iznīcības lāsts ir tavā vidū, Izraēla. Tu neesi spējīgs pastāvēt savu ienaidnieku priekšā, kamēr tu neiznīcinās šo lāstu no savas vidus. Lūk, ļoti vienkārši. Tad, kad mēs apkrāmējamies draudzē ar dažādām lietām, ar dažādiem atribūtiem, ar dažādām nepaklausībām, uzpūtībām un iedomībām, draudze kā draudze nevar baudīt Dieva tūmu, jo Dievs nevar mājot tur, kur ir grēks. Mēs kā draudze esam viena miesa. Un ja šajā miesā ir augonis, ja šajā miesā ir puve, tad visa miesa ir nešķīsta. Un lūk, šeit ir šis princips. Un ziniet, kas notiek tālāk? Es domāju, iedomājieties situāciju. Tajā laikā Dievs sacīja, ved cilti pa kārtai, ved katru cilti. Un uz vainīgo es norādīšu. Un ziniet, kad krita uz Jūdas cilts, es domāju, ka tam vīram jau sāk jau kājiņas jau trīcēt. Pats fakts. Un ziniet, ko tas nozīmē draudzē, kas ir mūsdienu draudze? Ja stāvētu pie durvīm pravietis, un tavu acu priekšā 3 būtu pateikts viņa grēks, šitā te nākt uz baznīcu vai ārā stāvēt un gavētu 3 dienas, lai ienāktu iekšā nopietni. Lūk, par ko iet runa par jauno draudzi, par ko iet runa par svētā gara draudzi. Iet runa, kad grēks ir tāpēc draudze nav kā draudze, tāpēc tie, kas piedzimst, ir nestipri. Tāpēc Izraēla izšķiries, vai tas kungs ir ar tevīm vai nav. Vai to, kas tev ir jādara, tu vari izdarīt, jeb nevar izdarīt. Jeb apstākļi ir par smagiem, jeb nocietinājumi par lieliem, jeb ienaidnieki par stipriem. Halo, tas kungs ir ar manīm. Tas kungs ir ar manīm. Un ar viņu es visu iespēju. Ar viņu. Nekas man nav par grūtu. Bet viņš prasa formu. Viņš prasa laiku. Viņš prasa attiecības. Tas ir tas, ko viņš prasa. Šodien ir jāizmet. Jāizmet ārā viss ļaunums, viss grēks no savu vidus, lai draudze var pacelties svētā gara spēkā. Vēl jums pateikšu vienu mazu lietu. Mēs ļoti strauji tuvojamies kādam noslēgumam. Ļoti, ļoti strauji. Un neviens nav teicis, ka mums ir milzīgi daudz gadi šodien kaut ko darīt, būvēt, celt. Tāds kurios. Kādā draudzē runā par pēdējiem laikiem. Ģimene pēta rakstus, un tas kungs nāks, un pasaules gals ir klāt. Bērni noklausās. Vecāks saka, bērnu vajadzētu istabu iztīrīt. Māma, pēdējais gals klāt, kādu istabu vairs tīrīt? Papīrgroz jāiznes. Gals klāt, lai viņš stāv. Un beigās nonāk tajā vietā, kad neviens vairs neko nedara. Nē, par tādu galu ne tā mums pienāks gals. Sēšana un pļaušana nemitēsies. Dosies laulībā, dzims bērni. Viss notiksies. Bet tā kunga diena. Un mēs par viņu zinām. Un tāpēc šeit, kad tika saukta šī Jūdas cilts, tā sirds jau nolocējās. Tad tika saukta tā ģints, no kurienes bija šis te vīrs, un ar vien tuvāk. Man liekas, ka viņam jau vajadzēja būt beigtam, kad līdz viņam aizgāja, bet vēl nē. Un ziniet, kas bija pamatā? Šeit ir rakstīts, kas bija pamatā, es jums pastāstīšu.
Viņš iekāroja. Viņš iekāroja. "21. pants. Kad es laupījumu vidū ieraudzīju kādu ļoti labu babiloniešu mēteli un 200 sudraba seķeļu un zelta kausējumu stieni, kas svēra 50 seķeļus, tad es iekāroju šīs lietas un tās paņēmu. Un redz, tās ir apslēptas manas telts vidū ierakt zemē, bet sudrabs apakš šīm iekāroja." Kas bija? Viņiem bija laupījums vienmēr, cik viņiem vajadzēja. Viņi taisījās iet vēl iekarot tik daudz pilsētas. Un ziniet, vai tad Dievam, vai tad zelts nav vienmēr zelts? Ir, jeb nav? Zelts vienmēr ir zelts. Man liekas, tad, kad viņus sadedzināja, tas zelts izkusa, kāds varēja iet rakņāties pelnos un atrast tos 50 seķeļu svaru stieni, varbūt vēl tagad. Ja? Izkusa. Zelts vienmēr ir zelts. Bet vairāk par zeltu ir Dieva vārds. Vairāk par zeltu, jo tas kungs teica, šī pilsēta ir nolādēta, jo viņi jums nedeva ceļu. Nost ar viņu pilnīgi. Neko. Visu sadedzināt, visu iznīcināt. Citās pilsētās viņi tur sagrābās, un pēc tam vēl bija laupījumi bez gala. Ziniet, kas šeit pietrūka? Šeit ir divas lietas. Iekāra un nepaklausība. Nepaklausības dēļ Izraels varēja pazaudēt vispār visu misiju. Pazaudēja šos vīrus, kuri nebija vainīgi. Šie 36 vīri, kas tika nokauti dēļ vienu iekāru. Varbūt tās šodien kādas iekāras un nepaklausības dēļ kādi cilvēki atkrīt un aiziet pasaulē un viņi nomirst. Kādi netiek dziedināti, kādi pieviļās, jo draudze nestāv Dieva spēkā. Jo draudze neizdara to, ko viņai ir jāizdara. Kāda šādu lietu dēļ. Un ja šodien mēs runājam par ceļu, kāds ir ejams, tas ir ceļš. Mēs gaidām to kungu, aleluja! Vai mēs viņu gaidām atbilstoši? Vai mēs viņu gaidām atbilstoši? Vai tiek kārtotas lietas, dzīves, sirdis? Vai mēs gaidām kā to kungu, jeb nāks, tik ilgi jau nekas nav bijis, es jau vēl novilkšu. Es jau vēl šodien, vēl jau man ir laiks. Vienu dienu. Un viss. Vairs nav laika. Es esmu redzējis cilvēkus tādā veidā, kad cilvēki ir sākuši domāt kādas lietas par Dievu, un pēkšņi autokatastrofa. Un nav pat laika pateikt, piedod. Nav pat laika. Mums nav tas laiks. Bet Dievs zina manu sirdi un tavu sirdi. Dievs zina draudzes sirdi. Un es ticu, ka mums ir centieni iet uz šo, jo tas kungs ir ar manīm. Un nav lieta, ko es nespētu izdarīt. Jo tas kungs ir ar manīm. Jo es esmu piedzīvojis daudzas lietas. Pasaki man lūdzu, kas var izmainīt cilvēka sirdi? Kas var izmainīt cilvēka sirdi? Kas var izmainīt cilvēka sirdi? Kas? Cietums? Atnāk no cietuma jau ar spārniņiem. Nē. Rehabilitācijas centrs. Un tad, kad daudz naudu dabūn, es nezinu, psihologs, zilnieks. Vēl varētu mēģināt skaitīt. Kas no visa šī var izmainīt cilvēku sirdi? Un jūs pateiksiet, nekas. Un Dieva vārds saka, ka tas ir lielākais brīnums, kad paņem vienu akmens gabalu un padara par jūtīgu, par mīlošu,
par derīgu valstībai. Tas ir lielākais. Un ja mēs šim brīnumam pakārtojam savu dzīvi, kur ir jūtīgi pret Dieva svēto garu, tad es vienmēr teikšu, tas kungs ir ar manīm. Un nav tāda lieta, ko es nevaru izdarīt. Jo tas kungs ir ar manīm. Amen? Amen. Amen. Un tāpēc es gribu aicināt, un tāpēc es gribu lūgt. Izmetam ārā visu, kas nav saistīts ar to kungu. Viss, kas ir negantība un nešķīstība. Visu. Ieradumus, lietas, visu. Stāju. Pilnīgi. Jo tas kungs saka, es nevaru vairāk ar tevīm būt. Es zinu kādus cilvēkus šeit pat, kuri ir baudījuši, ka tas kungs atstājās. Viss no rokām krīt ārā. Pat dzīvība vairs nav dārga. Pat dzīvība vairs nav dārga.